Labdien! Es gribu jūs iepazīstināt ar dāņu kompānijas programmatūru TraceLink, kas ir izstrādāta priekš metāla apstrādātājiem, bet ir potenciāli piemērota ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem. Iedomāsimies situāciju no dzīves. Jūs strādājat pie pasūtījuma, laika nekam nepietiek. Un viens no jūsu bijušajiem klientiem, pieņemsim SIA Ltd, kuram jūs izgatavojat metāla nožogojumu caurulēm, paziņo, ka nav saņēmis certifikātu uz metālu. Pagāja 3 vai 4 mēneši, un jūs neatceraties. Varbūt jūs aizmirsāt nosūtīt certifikātu, vai varbūt viņš to vienkārši pazaudē. Bet problēma tomēr pastāv. Klients nevar nodot objektu. Tas nozīmē atlikt visas svarīgās lietas un meklēt certifikātus. Un tas ir laiks un nervi. Bet, ja jūs lietojat TraceLink programmu, veco certifikātu vai kuru citu dokumentu meklēšana vairs nav problēma. Jūs savā datorā ieiesiet programmā un atvērsiet aili klienti. Re, kur viņš ir? Klients Ltd. Atrodam viņa pēdējo pasūtījumu, cauruļu nožogojums, atveram pasūtījumu. Aprakstā viss ir redzams. Pārklājums cinks un nokrāsošana RAL 9005. Pašu nožogojumu detalizēta apraksta. Tālāk pasūtījuma saņemšanas datums un tā nodošanas datums klientam. Rasējumi saskaņoti ar klientu arī pievienoti. Tālāk skatāmies materiālu sarakstu. Skatāmies, kādi dokumenti ir pievienoti pie materiāliem. Pavadzīmes, certifikāti. Tas ir tas, ko mēs meklējam. Atliek vien lejuplādēt certifikātu kopijas un nosūtīt tās klientam uz elektronisko pastu. Iedomāsimies vēl vienu situāciju. Jums pasūtīja samatināt konstrukciju, kur tiek izmantota caurule 100x100 mm metāla marka S355. Garums pusmetrs. Jūs atceraties, ka pavisam nesen jūs jau pirkāt cauruļu šo materiālu citam pasūtījumam un palika šo cauruļu atgriezumi metru garumā. Tas nozīmē, ka viņus var izmantot un nepirkt jaunus, bet kā viņus tagad var atrast un būt pārliecinātam, ka tās ir īstās caurules? Tūlīt es jums parādīšu, kā ar mobilo telefonu un QR uzlīmēm, kuras kopā ar piekļuvi mūsu programmām saņem klienti, jūs varēsiet atrisināt šo uzdevumu ļoti īsā laikā. Pievērsīšu jūsu uzmanību, ka visa tāda informācija par pasūtījumu kopējas uz vienu tādu uzlīmi. Mēs rekomendējam pēc katra pasūtījuma izpildīšanas uzlīmēt QR kodu uz projekta rasējuma pirmās lapas, kā arī izmantot uzlīmi kopijas uz pārējiem materiāla atlikumiem. Un tā, ņemam mobilo telefonu, šī caurule ir līdzīga tai, kuru mēs meklējam, ieejam programmā un skenējam uzlīmes. Re, kur ir pasūtījums, pie kā attiecās šī caurule, visas pavadzīmes un certifikāti. Redzam, ka šī caurule ir īsta. Trešais piemērs. Notika nepatīkams gadījums. Dažus gadus atpakaļ pasūtīju izgatavot jums šīs kāpnes. Celtnieki uzbūvēja māju ar pārkāpumiem un kāpnes palika šķības. No jums pieprasa dokumentus, kas atjauno visu ražošanas ķēdi un pierāda, ka jūs esat darījuši visu saskaņā ar normām. Atgādināšu, ka ražošanas procesu izsekošana ir uzņēmuma pamatprasība, kura izmanto CE marķēšanu, kas ir EN 1090 standarts. Ņemam konstrukciju rasējumu, kur uz pirmās lapas ir uzlīmēts QR kods. Ar mobilā telefona palīdzību nolasam QR kodu. Tas ir viss. Visi dokumenti ir jūsu ekrānā. Beigās gribu pasvītrot, ka jebkurš dokuments, kas attiecas pie viena vai pie otra pasūtījuma, var tikt atrasts ļoti īsā laikā. Dokumenti var būt nežēlīgi daudz. Rasējumi, pēc kuriem tiek veikts konkrēts pasūtījums, papildu rasējumi un paskaidrojumi. Certifikāti no ražotājiem, pavadzīmes no metāla pārdevējiem un informācija par darbiniekiem, kuri veica metināšanas un konstrukcijas procedūrām, kurus viņi izmantoja. Kā arī dokumenti par to, kad un kurš veica ultraskaņas, radiogrāfisko penetrācijas, vizuālo vai jebkuru citu kontroli. Maksa par programmas lietošanu, kas ir domāta 3 lietotājiem, sastāda 60 eiro mēnesī plus PVN. Lietot šo programmu ir ļoti vienkārši. Ja jūs vēl joprojām neesat pārliecināti, vai programma būs pārāk ērta, vai tā nebūs pārāk sarežģīta, jūs varēsiet 1 nedēļu bez maksas lietot vienkāršo demo versiju kopā ar instrukciju latviešu un krievu valodās. Es ceru, ka esmu ieinteresējusi jūs. Uz redzēšanos!